Sveiks, mīļais! Esmu atkal klāt ar kārtējo YouTube epizodi, un šodien man ir vēlēšanās ar tevi padalīties arī daļēji savā ceļojumā. Um, Ļoti daudz tam esmu pati izgājusi cauri un redzu, kā tas atspoguļojās arī apkārtējā dzīvē pret mani, jā, tātad kā tas atspoguļojās dzīvē. Un, proti, es šodien gribu parunāt par tēmu, kas, ko ļoti daudz piedzīvo, bet līdz galam varbūt neintegrē un arī nesaprot, jā, jo nav izdarīti vai izieti visi, visi tie soļi, kas palīdzētu šim puzlim salikties, jā, tā teikt. Mani sauc Gunda Gelēna. Es esmu ķermeņa reģenerācijas mentore, strādāju ar svaigēšanu un augļiem kā terapijas metodi. Un, jā, mans uzdevums ir nevis meklēt gaismu, bet būt gaismai un to sevī integrēt un iemiesot. Tas būs tāds mazs ievads par to, kas es esmu, jā. Bet tā kā šodienas tēma būtībā ir par gaismas atvēršanos un par to, kā tā integrējās ķermenī. Un mēs bieži piedzīvojam vienu ļoti skaistu posmu, un tas arī bija manā dzīvē. Es pati, kad šo ceļu uzsāku, patiesībā nejauši. Tas bija tas posms, jā, tad tas sākums, kur liekas, ka viss ir ļoti skaisti, un gaisma, mīlestība, izvairīšanās no jebkāda veida negatīvisma, tev arī piesaistīja tikai pozitīvās lietas. Un tas ir brīnišķīgi, un tas ir ļoti skaisti, un no tā neviens negrib iziet ārā, un gribas to sajūtu arvien dziļāk saglabāt. Bet, jo es gāju dziļāk šajā visā, jā, jo es arī gāju dziļāk tātad šajā gaismas ceļojumā. Mans gaismas ceļojums sākās arī ļoti individuāli. Tas, es domāju, katram cilvēkam ir savs, savi tie momenti, kad jā, tu saproti, jā, tas ir mainījis manu uztveri, tas ir mainījis manu apziņu, un es esmu ienācis tātad šajā realitātē. Tātad mēs nomainām šo realitāti, bet ķermenim ir vajadzīgs laiks, jā. Ķermenim ir vajadzīgs matērijai kopumā. Matērija kopumā ir inerta, un matērijai ir vajadzīgs laiks, lai tiktu līdzi tam, kur ir nonācis prāts, jā. Un tāpēc es saku, tas ir tikai sākums, un ja tu pats šobrīd, klausoties šo video, arī meklē kaut ko un jūties nomaldījies vai apmaldījies, vai esi noguris, jā, vai arī nesaproti, kas īsti ar tevi notiek, tad iespējams, ka tu esi šajā nākamajā posmā, jā. Un tātad šodienas video ir veltīts tam, ka es iziešu cauri šiem posmiem, kā notiek gaismas integrācija ķermenī. Un kā vispār notiek gaismas integrācija mūsu esībā, un tātad, lai mēs varētu teikt, ka mēs esam pilnvērtīgi un patstāvīgi, un mums nav vajadzīgi kaut kādi ārējie apstākļi vai ārēji speciāli radīta vide vai īpaši radīta sajūta, lai mēs būtu gaismā, ja? Lai mēs to gaismu atrastu un būtu gaismā, ja? Es, protams, ka daudz runāju no tā, kas ir manas pašas interpretācija, daudz es runāju no manas pašas pieredzes, tā kā noteikti šo, ko es saku, mēs nevaram uztvert kā absolūtu, ja? Bet pēc maniem novērojumiem, pēc tā, ko man stāsta mani klienti, pēc tā, ko es novēroju vispār, arī skatoties, kas notiek arī pasaulē, tas, ir salicies man šobrīd tieši tā.
Jā. Tātad labi, bez liekvārdības un bez liekas laika tērēšanas mēs ķeramies klāt tēmai, jā. Tātad mums ir, sākam ar pirmo posmu, jā. Pirmais posms mums ir kā atmoda, kā jau pieminētā gaismas sajūta, kā atmoda gaisma, jā. Ir tas posms ir tas, ko visi mīl, un arī es. Es atceros tajā posmā, es dzīvoju diezgan, es biju tāda vienpate, pati savā burbulī, man ļoti patika viss tā, es biju radījusi ap sevi ļoti jauku vidi, man bija savi rituāli, man bija savs dienas sākums, dienas beigas, un jā, tātad man bija šī radītā vide, kur es kā varbūt kā tāds kāpuriņš sāku īstenībā attīstīties. Jā, to es tā sajūtu tikai tagad, es to saprotu, ka tas tā arī bija. Jā. Un tātad šis ir tas gaismas posms, kurā mēs ieejam tajā primārajā viegluma sajūtā, kur ir iedvesma, kur tu iedvesmojies, kur ir sajūta, ka mēs paplašinamies, un es meditēju, es elpoju, es skaitīju arī mantras, man bija savas afirmācijas, nebija oficiālās mantras, man bija pašai savas afirmācijas, kas man ļoti palīdzēja, ja? Un tas ir tas posms, kas ir jebkuram cilvēkam vajadzīgs, ja? Ir vajadzīgs šis posms, kurā mēs atpazīstam, ja neapzinām varbūt vēl, vai neesam uz to pamodušies, bet mēs atpazīstam kaut ko tādu pazīstamu, ja, kas ir šī gaisma, ja? Jo mums jau ir iekšā gaisma. Mēs nemeklējam gaismu, bet mēs jau paši esam tā gaisma. Ja? Un tikai vēlāk es sapratu, kā tas veidojās manā dzīvē. Bet, nu jā, tātad es varu teikt, ka man šis periods bija tāds ļoti pilns ar pozitīvu pieredzi, jau ar pozitīviem ceļojumiem, ja? Un ir sajūta, ka viss ir iespējams. Un tieši tajā laikā es uzrakstīju savu pirmo, to man neviens nemācīja, to nekad nebija, neviens man to nestāstīja, kad man tas jādara, bet es uzrakstīju pirmo vēstuli sev no nākotnes, jā. Tā bija tāda afirmācijas, īstenībā jau tāda manifests, varētu pat teikt, jā. Ar šodienas acis, es viņu šodien lasu, jā, un es redzu, ka tas bija tāds kā manifests, kas man iedvesmoja šo ceļojumu sākt, ja. Tajā laikā es neapzinājos, ka es vispār sāku kaut kādu ceļojumu. Tas vienkārši bija tāds moments, ka man patika tā gaismas sajūta, man bija arī savi YouTube video, ko es klausījos, kas man iedvesmoja, bet man bija tāds ļoti dziļš izzināšanas posms arī, jā, un es tajā laikā klausījos dažādus avotus. Es pats, tiešām gan pozitīvie, bija arī netik pozitīvi, lai saprastu, kā ir vispār, jā, bet kopumā tas bija tādā gaismas sajūtā iekšā, jā. Un, jā, ir tā viss ir iespējams sajūta pirmkārt, jā, un ir tā pirmā reize, teiksim tā, ka tu vari sevi sajust ārpus ierobežojumiem. Tu sevi sajūti, ka tu esi patiesībā brīvs un tu vari veidot savu realitāti. Un tā sajūta, kaut arī es nezināju, kā tas notiks, kam man būs jāaiziet cauri, bet es varu teikt, ka tad arī sākās mans ceļš. Ja? Tātad, šis ceļš ir par iedvesmu, par šo gaismu, par pozitīvismu, par paplašināšanos, par iniciācijām, bet šim ceļam ir arī ēnas puse. Un es šodien arī gribu padalīties arī ar to. Proti, varbūt, ja cilvēks ir pārāk šajā gaismas sajūtā, var notikt, kā angliski saka, spiritual bypass. Tas ir garīgais apveceļš, ka tās lietas, kas mūsos var nepatikt vai nepatikt tās lietas, kas ir ko mēs projicējam vai uz mums tiek projicētas, mēs tās vēl tajā brīdī nespējam
identificēt kā problēmu punktu, mēs nespējam identificēt kā enerģētisko sabiezējumu, enerģētisko bloku, ja? Un mēs tam uzliekam garīgo plāksteri. Tas ir tas, jā. Tas mēs uzliekam garīgo plāksteri, ka viss ir kārtībā, man ir tas jāatstrādā. Man ir tas pašam jāatstrādā. Tas it kā kaut kur ir pareizi, bet tas arī ir ar tādu, ka tas it kā neeksistētu, jā. Mēs uzliekam sev tādu, viss ir labi, leikoplastu, jā, un beigās ir izvairīšanās no ķermeņa, kad, ja arī kaut kas ir tāds nērs ķermenī, tad es negribu atgriezties pie ķermeņa, es meditēju, es elpoju, es daru visu iespējamo, lai es to atvieglotu. Un, ja situācija atvieglojas, mēs saprotam, ka mēs to varam darīt tikai ar to, un mums nekas cits nav jādara, vai ne? Un cilvēkam ir risks, teiksim tā, palikt tajās augšās. Vai tas ir risks? Es nezinu. No vienas puses arī tas varbūt nebūtu risks, tas varētu būt arī kā pozitīva lieta, ka tu vari palikt tikai augšā, un tev principā nekas vairāk šajā dzīvē, neskar, jā. Bet, diemžēl, no otras puses ir tas, ka mēs riskējam aizmirst savu ķermeni, jā, un jā, tajos momentos, ka ķermenim ir bijis slikti un mēs to esam transcendentējuši vai pārveidojuši vai transformējuši ar savā spēju ieiet tajā citā realitātē, tajā citā plūdumā, jā, un ar prātu to harmonizēt, tātad šo konstruktu veidot tādu, prātu konstruktu veidot tādu, ka mums ir viss kārtībā un tiešām paliek labi, ja, tad tas strādā, ja, varbūt. Bet ir tā, ka manā gadījumā tas beigās vairāk arī nestrādāja. Un tad mēs nonākam pie nākamā posma, ja, kas ir šajā ceļojumā, ir par sadursmi vai satikšanos ar realitāti. Tātad tas posms sākās tajā brīdī, kad mēs ieraugam realitātes neglīto seju, mēs ieraugam realitāti tādu, kāda tā ir, ar spoguļošanu, ar projekcijām, ar neērtībām ķermenī, kuras vairs nespējam novērst ar prāta spēku, jā, un citām lietām, ja? Citām disciplīnām, teiksim tā. Vai arī, ja mēs viņas novēršam, tās lietas, tad mēs esam atkarīgi no tām disciplīnām, ja? Jo tas ķermenis, kā es arī minēju iepriekš, ir inerts pēc būtības, kā visa matērija, viņš atgriezīsies tur, kur viņš jūtas ar nervu sistēmu, jūtas drošībā, un nekas īpaši nav jāmaina. Bet šī sadursme ar realitāti nāk tādā izteiksmē, kā gaisma patiesībā, ko mēs kultivējam šajā pirmajā posmā, sāk ienākt ķermenī. Viņa sāk ienākt ķermenī un sāk izgaismot tās vietas, tās pažobeles ķermenī, kurās ir kaut kas izgaismojams. Tātad ir izgaismojams nogurums, parādās simptomi, parādās kaut kādas emocijas, enerģijas kritums, ir varbūt pat sāpes. Dzīvē arī izgaismojās dažādas attiecības, izgaismojās tātad šī paša spoguļošanās, projekcijas, attieksme pret mani, mana reakcija uz kādu, vai tā ir reakcija, varbūt tā ir mana nervu sistēmas rezonanse, ja? Un tas viss ir tā satikšanās ar realitāti, ko gaisma izgaismo. Gaisma, man ļoti patīk arī tāda metafora par sauli, un tiesībā tāpat nav metafora, tas ir fizikas likums elementārs. Mēs zinām, ka jo spožāk spīd saule, jo melnākas būs ēnas.
un jo saule aiziet aiz mākoņiem, tad liekas, it kā viss kārtībā, bet patiesībā tās ēnas vienmēr ir tad, kad ir kaut kur gaisma, un tās ēnas, mums ir jāsaprot, ka tās ir tikai ēnas. Un tad, kad mēs ienākam vai cilvēks ieiet šajā otrajā posmā, viņš sāk domāt reāli, kas notiek ar mani? Jo arī augļu ēšanā, ja mums, piemēram, ir augļu ēšanas izaicinājumi, tādā atkāpē atkal, ja es varu pateikt, ka es organizēju augļu ēšanas izaicinājumus, tad šie augļu ēšanas izaicinājumi vai pat svaigēšanas terapijā, ka tu iekšā, tev pat nav jāiet iekšā 100% augļos uzreiz, tu vari iet vienkārši svaigēšanas terapijā, bet augļi palīdz uzturēt enerģiju. Tā kā augļi ir nepieciešami, manā praksē. Un ar augļiem notiek ļoti līdzīgi, ka sākumā ir šī eiforija, ir šī sajūta, ka wow, es lidoju. Tas iet ļoti analoģiski tam, ko es stāstu arī kā dzīvē, kā tas posms notiek un kā notiek tad, kad mēs ēdam šos augļus, Un augļi izgaismo ar laiku, tātad šī enerģija, šī plūsma, kas tiek iedarbināta, arī gaismas kvanti, kas nāk kopā ar augļiem, jo tas ir saules enerģija. Un tiek izgaismoti tātad arī ķermenī dažādi bloki, dažādi aiznosprostojumi, tātad orgānu un orgānu sistēmu vājumi, un tie sāk izlīst ārā tieši tāpat, kā otrajā posmā, ka mēs sākam satikties ar šo realitāti. Tātad mēs esam kultivējuši gaismu, un arī augļi ir gaisma. Un tā kā tas strādā ļoti, ļoti sinhroni. Un tieši šajā otrajā posmā sākās īstais darbs. Pārsvarā ir tā, ka cilvēki iestrēgst tieši šajā posmā, cilvēki visvairāk arī iestrēgst un izvēlas atgriezties atpakaļ uz gaismu, meklēt nākamo metodi, kas vairos varbūt vēl vairāk to gaismu, Tātad varbūt cita metode atkal ir jaunums nervu sistēmai, ir sākumā eiforija, un atkal šis ir atkārtosies, Un būs cilvēkiem arī, tas ir tas slasts, teiksim pat tā, kad šajā posmā tas slasts ir tas, ka mēs gribam meklēt atpakaļ to iespēju būt gaismā, meklējam tātad šo citu metodi, un arī ir sajūta, ka ar mums kaut kas nav kārtībā. Bet realitāte ir tāda, ka ar mums ir ne tikai viss kārtībā, bet sāk notikt pa īstam. Mēs iznākam ārā no ilūzijas. Mēs sākam izdzīvot caur ķermeni to, ko mēs esam kultivējuši, tātad šī gaisma, un ķermenis rezonēs ar to attiecīgi. Tad mēs nonākam pie trešā posma. Trešais posms ir integrācija. Integrācija. Kas tas ir integrācija? Integrācijas posmā arī ķermeņa reģenerācijas, no reģenerācijas aspekta vai viedokļa raugoties, tā ir īstā transformācija. Šis posms notiek apmēram ap 2 līdz 4 gadi, ka mēs esam bijuši šajā ķermeņa reģenerācijas ceļojumā. Tikai atkāpēji es gribu pateikt, ka 7 gadi ir nepieciešami, lai atjaunotos ķermenis, un ķermenis tātad 7 gadu laikā atjaunojās, un mums ir jācenšas likt iekšā ķermenī pēc iespējas tīrāks uzturs ar vismazākiem izmešiem, kas vislabāk sadeg, tātad degviela, kas vislabāk tiek tātad pārstrādāt un apstrādāt un sadeg principā, Tad mēs varam runāt, kā par 7 gadi ir tas posms, ka mēs tā aktīvi tiešām atjaunojamies. Ja mēs turpinām likt to pašu, ko mēs esam vienmēr ēduši, tad, ķermenis atjaunojās, bet ar apgrūtinājumu. Ar katru reizi, ar katru šo atjaunošanās ciklu, šis, ja nav
nepietiek tātad elektrolītu un nepietiek šī mitrināšana ķermenī, ķermeņa resursi samazinās, un tā atjaunošanās notiek arvien kūtrāk, un tāpēc arī mūsdienās ļoti ātri arī ir novecošana, jā, un ne tikai pēc izskata, bet iekšēji, sākumā tas viss notiek iekšēji, ko mēs neredzam. Bet jā, trešais posms ir integrācija, un šis ir lauks, kurā es patiesībā strādāju. Jā, tas ir lauks, ar ko es konkrēti strādāju, un es strādāju ar to momentu, kad mēs gaismu sākam ielaist savā ķermenī. Jā. Un te vairs nav par sajūtu, jā, bet te jau ir konkrēta sistēma ar zināšanām, jo jāsaprot, ka cilvēks mūsdienās ir aizgājis ļoti tālu prom no dabas, un man daba nav kaut kāds koncepts ārpus manis, bet daba ir mans pašs ķermenis. Jā? Tātad daba ir mūsu pašs ķermenis ar tā funkcijām, ar tā mehānismiem, kā tie ir ieprogrammēti, un diemžēl mēs reti, kurš zinām, kā ķermenis īstenībā strādā, jo tam nav bijusi iespēja parādīt pa īstam savu performanci ar augstāko resursu, jo resursi ļoti jau ir izsmelti. Un šis ir tas moments, kurā es varu teikt, ka es ieeju iekšā šajā visā gaismas pasaulē, ir integrācija. Tātad mēs šo gaismu integrējam ķermenī. Tas ir tas, ar ko es strādāju, vai ne? Un sistēma, proti, ir tāda, ka mēs pirmkārt mainām uzturu, jā, notiek tātad uztura maiņa. Būtībā es to sauktu par, pēdiņās nēšanu, jā. Protams, ka mēs ēdam, mēs nevaram nēst, bet uz tā fona, kā cilvēks dzīvojas līdz šim, augļu un dārzeņu un salātu ēšana ir kā nēšana, principā. Un tas īstenībā ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ka mēs tādā veidā ņemam no slodzi organismam, un organisms paralēli saņemot tomēr uzturvielas, visu to, kas ir nepieciešams šūnām, var beidzot veikt to, ko tas ir paredzēts darīt. Jā? Tātad šie mehānismi iegūst resursu, jā? Šie mehānismi var izmantot potenciāli. Jā? Tātad mēs strādājam ar augļiem un dārzeņiem, ar salātiem, arī ar ārstnieciskajiem augļiem, ir attīrīšana un ir stabilizācija. Jā? Tātad mums vispirms, protams, ir posmi. Jā? Mēs ejam arī caur posmiem, bet tie ir citi posmi, tie nav par tie, ko es šobrīd runāju. Bet ļoti līdzīgi, protams, viss pasaulē ir multidimensiāls, viss pasaulē ir veidots tā, lai tas hologrāfisks ir veidots. Es gribu teikt to, ka viss pasaulē, ar ko mēs sastopamies, vai tas ir kompjūters pat mūsu, vai tas ir kosmiskā matrica, ir hologramma, un viss ir pēc viena principa. Tikai to atkost, jā, to atkodēt, jā, tur ir vienkārši jāuzķer tas, kā lai pasaka, ir jāuzķer tas kodols, jā, izpratni, kā tas pamatprincipi, kā strādā, un tieši šajās programmās es arī to mācu savās ķermeņa reģenerācijas ceļojumos, jā. Un jā, tātad mēs sākam ar uzturu maiņu, mēs attīram zarnas, zarnu attīrīšanu un nieru attīrīšanu un veicināšanu, tātad zarnu un nieru darbības uzlabošana, jā. Vispār izvadu orgānu uzlabošana. Tas ir mans lauciņš, tieši uzlabot izvadu orgānu darbību. Vispirms, jā. Un tad mums tālāk tad ir citas lietas, jā. Bet jā, mums ir uzturu maiņa, mums ir zarnu attīrīšana. Zarnas ir ārkārtīgi svarīgi attīrīt, ārkārtīgi svarīgi saprast, kas notiek un kā tas notiek. Un tas arī tās, ko es mācu. Ja? Nākamais, protams, ir limfātiskās sistēmas kustība un nieres jau pieminētās arī virsnieres, ja, kas jau ir endogrīnais dziedzers un nervu sistēmas stabilizācija. Ja? Tā būs tā sistēma, ar kuru es šobrīd strādāju. Ja? Jo bez ķermeņa attīrīšanas enerģija nevar brīvi plūst. Tātad mūsu ķermenis, cilvēka ķermenis ir kā antēna, varētu arī teikt, jā, kā
bioelektromagnētiska ierīce, kas signālu vai nu uztver vai neuztver, ja ne? Vai nu signāla spēks un kvalitāte ir ietekmēta ļoti no tā, kādā vidē un kāds uzturs tiek lietots. Ja? Tātad kādā vidē tas atrodas un kāds tiek lietots uzturs. Ja? Un uzturs ir ļoti, ļoti saistīts ar šo bioķīmisko procesu, ar šiem bioķīmiskiem procesiem. Ja? Un kas mums ir ķīmija? Tā ir fizikas meita. Ja? Fizika ir māte. Ķīmija jau ir enerģijas un frekvenču sakopojums noteiktā matērijā, sablīvējums, un tā ir tātad šīs enerģijas kvalitāte, ja? Arī mūsu ķermenis. Tātad 3. posmā, tad, kad mēs sākam integrēt šo sistēmu, viss patiešām sāk nostāties savās vietās. Ja? Kā tas var izpausties realitātē? Tātad, labi, ok, es tagad esmu iedarbinu šo te visu sistēmu, es viņu tad uzsāku, ja? Un kā tas notiek realitātē? Pirmkārt, sāk kustēties emocijas. Bet tas nenozīmē, ka situācija pasliktinās. Emocijas izkustās. Emocijas ir arī mūsu limfātiskā sistēma. Limfa ir mūsu iekšējais okeāns, kas komunicē ar vispārējo visumu. Ja? Tātad tas ir ārkārtīgi savstarpēji saistīts. Viss ir plūstošs un savstarpēji multidimensiāls, ja? Un pat var iegūt viens otra veidolu. Nākamais ir, kā mūsu nervu sistēma arī kļūst jūtīga. Arī var to kādā brīdī skatīt, ka varbūt pat situācija pasliktinās. Atceramies atkal šo 2. posmu, mēs sākam reāli redzēt, satikties ar realitāti. Un mēs šajā gadījumā satiekamies ar realitāti savā ķermenī. Un tad cilvēks bieži domā, man kļūst sliktāk, bet patiesībā ķermenis beidzot sāk attīrīties pēc ilgiem gadiem. Ja? Un kaut arī šis video nav domāts apskatīt tātad vēsturiski, kas ir noticis par ģenētiku, par to noteikti es veidošu vēl tādus padziļinātos materiālus, ja? Bet doma ir tāda, ka mēs nevaram gaidīt, ka pat ar pāris gadiem, varbūt pat mēnešiem, varbūt gadiem, mēs uzreiz varam izmainīt to, kas ir mantots ģenētiski gadu tūkstošiem. Jā, mums tiešām ir ļoti, ļoti bagātīgs šis ģenētiskais mantojums. Bet, jebkurā gadījumā, ķermenis sāk attīrīties, un mēs sākam sastapties ar šo realitāti. Ja? Un tad mums ir svarīgi nenobīties, ja? Un saprast to, ka tas ir viens no posmiem. Tātad šī ir tā iniciācija. Mēs inicijējam. Tātad iniciācija ir notikusi. Jā. Tad mēs no iniciācijas ieejam 4. posmā, kas ir iemiesošana. Tātad iemiesošana. Mēs jau saprotam, jā, ka mēs vairs neesam meklējumos, mēs nemeklējam gaismu, mēs paši esam šī gaisma. Un tas ir šis posms, kad tu sāc to dzīvot. Tu sāc dzīvot gaismu, tu jūti, tu esi ķermenī. Tātad tu jūti pat, ja tev ir jāsastopas ar šo realitāti, jo viņas var ļoti arī iet savstarpēji saistītas, ja? Tu esi šajā gaismā, tu sāc just, tu saproti, kas tas ir, ka tu esi šī gaisma savā ķermenī. Un viss kļūst dabisks. Piemēram, es kādreiz nevarēju ievilkt dziļu elpu, ja, par elpošanu runājot, ja, un tad es kādreiz nevarēju saprast, kāda starpība jau, kas ir tā elpošana, bet elpošana ir ārkārtīgi svarīga. Ja? Tātad elpošana arī šajā momentā kļūst, pat ja tu to apzināti dari, ja? Tomēr arī pats ķermenis jau jūt un grib elpot dziļāk. Ja? Atkāpē, ja, piemēram, ir grūti paelpot vai nevar ievilkt dziļu elpu, tas ir bieži saistīts ar virsnieru vājumu. Tātad virsnieras ir zemas, jā, tā kā slinkas, varētu teikt. Tas ir īpaši tiem, kam ir, piemēram, zems asinsspiediens. Ja tev ir zems asinsspiediens, tad visdrīzāk tev ir šī lieta. Tātad ar zemu asinsspiedienu tās ir zemes virsnieras, tātad slinkas virsnieras, jā. Bet tad, kad mēs esam tātad šajā iemiesošanas jau epizodē vai šajā iemiesošanas posmā, elpošana kļūst dabiska.
tā kļūst dziļa, tu sāc elpot ar vēderu, tā kā to dara zīdaiņi. Tu arī sāc just vairāk intuīciju. Tu sajūti intuīciju kā konkrētu signālu, kuru tu nevari vairāk ignorēt. Ir konkrēts signāls, un tad ir tā, ja tu viņu ignorē, tad tu ignorē savu ķermeni, bet tu to vairāk nevēlies, jo tu tam esi gājis cauri, tu saproti, ka ķermeņa signāli ir ļoti svarīgi, jo ķermenis pēc būtības ir daudz senāka sistēma nekā mūsu prāts. Prāts ir iemācīts dzīves laikā, kas viņām ir šis iemācīts arī kā ģenētiski kultūra mantojums no vecākiem, tad mums prātā ir salikta šī informācija, šī programma, Bet ķermenis mācās pavisam savādāk. Ķermenis mācās no pieredzes, arī no ģenētiskā mantojuma, arī no ģenētiskās pieredzes. Arī ar prātu, protams, prāts ir savu lomu tur, spēlējis, bet šī mācīšanās ir tāda, kur ir vērts, teiksim tā, ķermenis runā tādiem signāliem, ko prāts nekad nav zinājis un nav redzējis iepriekš. Tāpēc šis ir tas posms, kurā ir ļoti svarīgi arī ieklausīties. Tātad intuīcija kļūst precīza un stabila. Un pat ja mēs viņu neklausamies, mēs vienalga saprotam pēc kāda laika, ka tātad man vajadzēja klausīt savu intuīciju. Un cik reizes mēs tā esam teikuši, vai ne? Tā kā uzrakst arī zemāk komentāros, kāds ir tava pieredze bijusi ar šo svaigēšanu, vai pat, ja tev nav bijusi svaigēšana, kā tu šos posmus esi savā dzīvē izdzīvojis. Arī varbūt, ja tu neesi svaigēšanā, varbūt tie posmi tiek izdzīvoti neatkarīgi. Protams, ka tas tā arī var būt, un tas tā arī ir, tāpēc, ka tas ir dabisks process. Tātad. Bet, protams, ja es runāju par iemiesošanu, tad mēs runājam par ķermenisko momentu, un mēs izprotam šos signālus, mēs izprotam, ko ķermenis mēģina ar šiem simptomiem, un šīm pazīmēm mums pastāstīt. Tātad elpošana kļūst dabiska, un intuīcija kļūst precīza. Tu vairāk neesi, gaismā, tu esi iemiesota gaisma savā ķermenī. Tā ir pilnīgi cita sajūta, ka tev nav vairāk jāmeklē, jāsargā tā gaisma, ka tik kāds kaut ko neietekmē. Mēs saprotam šajā fāzē, ka jebkas, kas manā ceļā nāk, ir mans spogulis varbūt, tas var būt mana projekcija, tas var būt kaut kas, jebkurā gadījumā jāmācās, tas ir skola, tātad veids, ka tādā veidā mēs nezaudējam šo gaismu. To es gribēju teikt, ka jebkas var nākt mūsu ceļā, mēs vienmēr paliekam tur, kur mēs esam, jo mēs paši esam gaisma. Un arī var tādā metafiziskā skaidrojumā, ja mēs skatāmies no tā griezuma, tad šajā procesā bieži aktivizējas arī tas, ko sauc par kundalīni enerģiju. Tātad par kundalīni jau runā tagad ļoti daudzi, bet es teiktu, ka par kundalīni ir, tā būtu varbūt cita tēma. Šoreiz es tā gribu paņemt visu to kopumu, neiet dziļāk, jo šī ir ļoti dziļa tēma, par ko varētu runāt. Un tas reāli aktivizējās pats no sevis, un cilvēks iet iekšā šajā piedzīvojumā, un viņam ir jāmāk šī enerģija, šai enerģijai veidot rāmis, šai enerģijai veidot veidu, kā viņa var būt tātad produktīva, nevis destruktīva, jo tā var būt arī destruktīva, jo enerģija ir enerģija, nav svarīgi, kāda enerģija. Kā viņa tiek izmantot. Tad enerģijai ir svarīgi, kā tā tiek izmantot. Bet šajā procesā arī aktivizējas kundalīni. Tas tā ir tātad pa mugurkaulu čūska mostās. Tātad ir šis yang enerģija iet augšā tātad iet uz kosmisko, savienojumu ar kosmisko avotu. Enerģija sāk kustēties pa mugurkaulu, aktivizējas dziedzeri. Tātad mūsu čakras, un mūsu čakras ir saistītas ar endokrīnajiem dziedzeriem. Tātad, protams, ka tas viss aktivizējās. Bet
tas aktivizējās, un tā enerģija, arī tā kundalīna enerģija, vai mēs arī runājam par, arī par augļu ēšanu, ja, tātad, ja mēs atceramies ka es runāju par sauli un gaismu, ja, ka tā gaisma izgaismos tās problēmas, viņa izgaismos tos blokus, un tie bloki var būt gan fizioloģiski, gan enerģētiski, ja. Tāpēc tam jābūt gatavam, un izgaismos arī tavu sociālo stāvokli, izgaismos tavu dzīvi, tavu dzīvesveidu, tavu darbu, vispār, kur tu esi šajā dzīvē, un jābūt gatavam uz lielām izmaiņām, ja gribi iedarbināt šo kundalīni. Bet viņa jebkurā gadījumā, ja viņa sāk kustēties, un tu arī esi šajā ceļojumā, ir jābūt gatavam plūst un mainīties, jo tu esi tas plūdums, jo mēs būsim plūstošāki kā upes, kā strauti, jo mums ir garantēta iespēja vieglāk pielāgoties tād, ja kaut kas ļoti mainās dzīvē. Mēs esam spiesti izdarīt kaut kādus ļoti radikālus soļus tajā virzienā vai tajā virzienā vai ārpus, tātad ārpus savas komforta zonas, ja. Bet arī šajā periodā aktivizēsies tātad arī tātad palielinās, bet sāsinās uztvere, tā arī var teikt, jā, tātad sāsinās uztvere ar visu pāri, par šo te visu runājot. Un varbūt arī tādas fiziskas sajūtas, varbūt karstums, varbūt spiediens, varbūt enerģijas viļņi, kaut kas kaut kur plūst un kustās. Tas atkal ir saistīts ar limfātisko sistēmu, jā, un ķermenī arī 3 fizioloģiskie enerģijas kanāli, kas ir asinis, limfa un nervi, jā, un tas viss nav bīstami. Tas nav bīstami, ja zina, kas tas ir, jā. Bīstami var būt tad, ja ir bailes, kaut kādas neatstrādātas emocijas, bailes ļoti visu paralizē, un ja notiek paralīze, tur ir bloki, un mēs blokus negribam, jā. Tātad mēs, ejot cauri šai gaismas integrācijai, mēs runājam arī par šādu posmu, jā. Un bīstami vēl var būt, ja mēs nerodam šo zemējumu, mums nav šīs struktūras, ko es jau pieminēju, un nervu sistēmai nav noturība, jā. Tāpēc arī, ja tu ej svaigēšanā vai augļos, galīgi nedari to uz savu galvu, tomēr painteresējies, kas notiek, kādi procesi, jā, jo tas patiešām ir tāds ilgs, tas var būt ilgs ceļojums, jā, bet, protams, ar kādu ātrumu katrs to var darīt, un kas ir ģenētiskais mantojums, tas viss noteiks tātad šo, to ātrumu, teiksim tā, kad tas notiks. Bet arī, jo mēs vairāk gaidām, mēs arī paralizējam. Tā kā, te viss ir ļoti interesanti, tas viss ir kopā saistīts. Tāpēc būtībā ir tā, ka gaisma bez ķermeņa, jā, var palikt kā koncepts. Pozitīva domāšana, pozitīva būšana, būt tikai gaismā, bez integrācijas tā paliek tikai kā koncepts. Un mans uzdevums šajā visā, ko es šobrīd daru, ir palīdzēt atbalstīt, vadīt šo integrāciju. Ja? Jo es pat esmu tam gājis cauri, man ir spēja arī redzēt šīs lietas, es viņas ļoti skaidri redzu, un ļoti bieži tā, kā cilvēki ir pat izbrīnīti, cik precīzi esmu redzējusi viņa situāciju. Ja? Tātad šis garīgums nav vairs sajūta, ja? Mums nav vairs tā sajūta par garīgumu, ja? Bet tas kļūst par to, kas tu patiesībā esi, un par to, ko ķermenis var patiesībā sevi noturēt. Tātad šīs visas enerģijas, kas atbrīvojās šajā gaismas laikā, ir arī piemēri, kur cilvēks nav svaigēšanā, un viņš iet vienkārši cauri šīm dažādām tehnikām, bet vienalga tas uzturs tiks mainīts kaut kādā brīdī, jo ķermenis prasīs pēc tā, ķermenis gribēs būt vieglāks, ķermenis gribēs savienoties, ja tu esi kaut kur pavisam ļoti tālu, ja, tad ķermenis gribēs meklēt to veidu, kā satikties ar šo apziņu, ja. Un ja tu jūti, ka tu esi šajā posmā, lūdzu uzrakstī zemā komentārā, padalies, kādas tev ir sajūtas, padalies ar šo video arī ar citiem, tāpēc, ka šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs laiks, lai mēs varam viens otru atbalstīt. Mēs ieejam ūdensvīra laikmetā, un ūdensvīra laikmets ir šis kolektīvs,
kolektīvā apziņa, tu piedalies, ik katrs no mums piedalās kolektīvās apziņas veidošanā. Un nevis cīnoties ar negatīvismu, nevis cīnoties ar kaut ko, bet liekot to ar tavu iekšā paši, ja? Mēs katrs ejam ar savu gaismiņu, un mēs pievienojam pie tās kopējās gaismas, ja? Un ja tu esi šajā posmā starp atvēršanos un stabilitāti, tad tas ir tieši tas, ar ko es strādāju arī, ja? Un nevis vairāk par gaismu, bet spēju to noturēt, jo gaisma automātiski, ja mēs esam tendēti uz mīlestību un gaismas tiekšanos sevī, tātad tiekšanos gaismas virzienā sevī, ja, tad tas notiks pats no sevis, ja, bet mums ir mācēt to noturēt, tad to iemācīties noturēt. Jā, ja tas te ar tevi rezonē, tu vari paskatīties kādas manas programmas, pievienoties nākamajam procesam, varbūt lekcija, varbūt detoksa ceļvedis, jā, vai ķermeņa reģenerācijas ceļvedis, varbūt tu gribi pievienoties manā iekšējā telpā, iekšējā gaismas telpa, kurā ir ārkārtīgi daudz vērtīgas informācijas, un mēs tiekamies katru nedēļu Zoomos, un es stāstu par visām šīm lietām jau konkrēti tavai situācijai, ja. Un jā, tā kā padalies ar šo video un pastāst, kādas sajūtas ir šis video radījis tev. Un jā, esam gaismā un iespējams tiekamies kaut kur drīzumā.